Labdien, mani sauc Ansis Egle. Esmu pieredzējis reklāmas komunikāciju mārketinga darbinieks jau 15 gadus. Faktiski es šeit esmu pilnīgi nejauši, jo es atļaujos diezgan, kā daži uzskata, cīniski un nepieņemu komentēt lietas Twitterī. Bet tas, ko es komentēju, tā bija mana paša personīga pieredze, un es ne par vienu no šiem vārdiem nekautrējos. Ja, tā kā droši pēc tam varat man uzbrukt atspārtīt, un kādiem es katram tas nāk prātā. Bet tas, kāpēc es piekrītu atnākt, īstenībā ir dažas vienkāršas patiesības, kuras mēs bieži aizmirstam, un viena no, manuprāt, pašām būtiskākajām, tas, ko ir teikuši gudri cilvēki, ja, un es teikšu godīgi, man ir grūti tam nepiekrist, tā tad ir muļķīgi darīt lietas pa vecam un sagaidīt jaunus rezultātus. Tikai un vienīgi tāpēc es atnācu šeit, ka kolēģi no šīs te radošā muzeja domnīcas spēja tā kā pieņemt to, ko es saku, paši arī, paldies Dievam, spēja pārkāpt sev pāri man uzaicināt un izstāstīt lietas. Kas nav mazsvarīgi, kāpēc es uzskatu, es arī esmu tiesīgs un pietiekami kompetents šajā tēmā jaunībā un bērnībā, kad es mācījos mākslas skolā un mākslas akadēmijā un bija piespiedu kārtā jābūt muzejos, paldies Dievam, laika gaitā tas transformējās manā patiesā interesē par to, kādā veidā runāt par cilvēkiem, mēs par estētiku. Lūk, un nākamā lieta, faktiski arī pietiekami vienkārši ir tas saistībā ar to iepriekš teikto, ka kā darīt pa jaunam, tad galvenā problēma ir pārvarēt savas bailes. Jums visiem tagad ir bailes, man kaut ko pajautāt, tas esmu pilnīgi droši, tā ir vienmēr, bet pēc tam nekautrējieties. Un cik jums ir bailes mainīt to, kas jau ir iestādīts, un tas tā kā labi aug, bet ir jāsaprot, ka bailes reāli ir kaut kādā ziņā pārmaiņa aģents, un ja tās bailes ir, jūs viņas ir savā, es nebaidīšos teikt, iekšā sajūtat, ja, tad tas nozīmē, ka jūs pareizā ceļā, kad iespējams ir kaut ko mainīt. Lūk, un to, ko es padomāju, es patiesībā padomāju par to visu mazliet savādāk. Man radās pat ideja, ko es gribētu darīt saistībā ar šo visu, un tātad parunājot ar savu meitu, es sapratu, ka viena super jauna lieta, kā varētu iesaistīt jauniešus, un vispār arī ne tikai jauniešus tajā, lai viņi apmeklē muzeju, būtu pareizi pateikt, ka muzejs ir aizraujošs. Un kā to izdarīt? Tātad es ar meitu nonācām pie secinājuma, ka būtu forši uztaisīt nedarbu muzeju. Nedarbi, blēņas, nodarījumi, sauciet to, kā gribat. Tad, kad es aptaujāju 30 ģimenes, ko viņi par to domā, 100% visi pateica, ka viņi ir pirmie, kas ies un apskatīsies, kas notiek tajā muzejā. Un šis ir veids, kā patiesībā stāstīt, nezinu, par fiziku, mākslu, ķīmiju, ja, par visām parastām lietām, bet vienkārši savādāk. Ja, un tātad šis, ja man, teiksim, tagad būtu jāsāk domāt, hei, ko es varētu izdarīt muzeja tēmā, es atrastu vietu, ja, tātad ar ko sākt. Ja, tātad pirmkārt atrast cilvēks, kas to gribētu darīt, kas ir super svarīgi, jo bez cilvēkiem, kuriem nedeg acis, nav iespējams izdarīt pilnīgi neko. Ja. Tātad mēs izdomātu, kas būtu tie notikumi, kādā veidā mēs šīs te blēņas darītu, gan pastāstītu par šīm blēņām, gan arī, protams, nodrošināt drošību, jo daži no aptaujātiem vecākiem uzreiz teica, hei, kā tur būs drošības, teica, viss labi ķivers un viss būs kārtībā. Ja, tad, protams, padomāt par vietu, ko un kā darīt. Tad, protams, izdomāt kampaņu, kas maksā precīzi 0, bet kas izraisītu lielu sabiedrības interesi. Šajā ziņā ir pietiekami liela pieredze tēmā, kā veidot stāstus, ja, kas vienkārši paši nokļūst tur, kur viņiem ir jānokļūst, un par to uzzina plašāka sabiedrība. Nu, lūk, jā, to visu tā kā summējot, es gribu teikt, ka nekas nav neiespējams, un iespējams, ka drīz Latvijā, varbūt, kad Latvijā būs arī blēņu nedarba un palēdnību muzejs. Jā, tātad, ja jūs gribat iepazīties ar mani plašāk, jūs, protams, ieiesiet internetā ārzemē, tur viss par mani ir rakstīts. Un, ja jūs gribat man kaut ko vienkārši pateikt, es priecāšos, ka jūs nebaidīsieties, jo Latvijā auditorija ir ļoti bailīga. Iznāk uzstāties ļoti bieži un izdalināt ir kāda veida reakcija, kas praktiski neiespējama. Bet es esmu parasts cilvēks, tāds pats kā mēs visi šeit. Labprāt, aprunāšos. Jā, paldies! Paldies! Es tomēr domāju, ka tu nedaudz pārspīlēji, kā mūsu sadarbība sākās. Sadarbība sākās ar to, ka Ancis šausmīgi veikli un lieliski ar teritoriju pastāstīja par pieejamu mākslu un nepieejamu mākslu. Un es domāju, vismaz viens reklāmis bez aizspriedumiem. Un nākamajā dienā viņš, man liekas, Jāna savukārt ielika atsauci uz to, ka ir sākusies diskusija kaut kāda. Un tur es domāju, es iepriekšējā dienā izlasīju kaut ko tik foršu, un nākamajā dienā viņš ņem un nobliež par vecu mantu krātuvi, ne?
kāds ir vai nav šodien šeit. Vienkārši